Čau visiem! Šajā vlogā mēs dosimies dzīvot mēnesi Šrilankā. Es esmu stāvoklī 5,5 mēnešus, kā arī ievlogojuši, kā ceļot, esot stāvoklī. Brokastīs, grieķu jogurtiņš ar melenēm, Dāvidam maizīti, un mēs dodamies ar Teslu pakaļ mūsu draugiem, jo viņi arī brauks ar mums. Čau! Čau, Nātan! Te mums ir Tesliņa! Un gaidām mūsu lidmašīnīt. Labdien! Labdiena! 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 Un esat Rovijā! Hai! Čau! Sāktas paēst vistiņu ar rīsiem, ļoti garšīgi. Un dārzenīšu. Jūs zināt, kur mēs esam? Turkijā. Tagad mums ir jāgaida Turkišu lidostā 3 stundas, un mēs paņēmām komplektiņu par 23 eiro. Zvaigzne tiesās. Šeit ir burgeris, free, fanta un 23 eiro. Subwayā pa 18 eiro. Mēs esam šādā food courtā, kur ir tikai kas, Dāvid? Fast foods. Komandā! Šīs rindās ir televizoriņi, ir plēdi, ir austiņas, pat lielās tādas krutās. 8 stundas lidostīm. Vakariņās mums ir beef ar rīsiem, grilētiem dārzeņiem, kā arī svaigie salātiņi, kā arī kūkas gabaliņš un maizīte un ūdens. Mēs esam Šrilankā! Tas bija tik forši un stāvoklī ceļot bija tieši tikpat labi, cik ceļot, kad es nebiju stāvoklī. Bija ļoti viegli, ļoti ērti. Lidojums aizņēma 14 stundas, nu bija 2 lidojumi. Kopā viss ceļš aizņēma 14 stundas, tā kā lidojums bija kaut kāds tikai 11. Jā. Un ir 7 no rīta šeit un kaut kur 4 naktī Latvijā. Un te ir tik silti, te ir tik labi, es jau esmu priecīga. Kādā aplikācijā tu izsauc taksi? Pick Me, jā, un uz stundu mēs brauksim ar tādu busiņu, maksā 20 eiro, un rekur pie lidostas savāc. Mēs tikko pārģērbāmies, nolikām mantas, tagad mēs ejam ēst. Es paņēmu cheese omleti un vienkārši atnāca milzīga omlete, un tad mums ir uz pusēm šādi salātiņi, un mēs esam kafnītē. Te ik pa laikam brauc vilciens, mēs jau redzējām. Baigi forši. Ejam uz mājām. Mēs esam naktsmītnēs uz 2 naktīm pilsētā Kolombo. Šī ir lielā istaba ar skatu uz jūru. Īstenībā tas ir okeāns. Dodamies tālāk. Virtuvīte un mūsu guļamistaba arī ar skatu uz jūru. Okeānu. Tātad mēs esam pagulējuši pusdienas laiku 2 stundas, nogulējām līdz 2, baigi labi. Es jutos 2 no 10, tagad 6 no 10, tagad mēs peldamies, vai ne? Labdien! Labdien! Mēs brokastīs paēdām olas, un ko mēs tagad darīsim? Es izsaucu taksi pie Jālas Rohitha, braucam pakaļ. Super! Mēs brauksim uz Kolombo centru. Tu esi gatavs? Tas būs tik labi. Jūs esat gatavs, meitenes? Jā. Ļoti skaists, meitenes. A tu? Tu esi gatavs, ko? Halo! A tu? Es esmu ļoti gatava. Halo! Šorīt bija rīts ilgais, jā? Kāpēc ilgais? Nē, jau viņai, es saku, mums visiem bija rīts ilgs, jo mēs bijām saguruši. Es piecēlos 9. Nu ne jau es par tevi runāju, es saku par visiem. Protams, ideāls rīts. Nu jā, atpūtāmies un breku Rīhāts ir klāt. Ejam, čau! Cik maksās, Dāvid? 5 eiro pusstundu līdz centram. Wow, un tu izsauc Pick Me, ja? Pick Me aplikācijā. Super! Mēs atnācām smoothie bowlu paēst. Cik maksāja? Maksāja 6 eiro, ļoti garšīgs. Tas ir ļoti labi. Kur mango sasmalcināts, vai ne? Smoothies ar visu kaut ko. Mēs esam ieradušies pie koka. Pirmais apskats objekts parkā, uz kuru mūs Toms atved. Koks. Koks? Wow! Šīs koks ir vecs. Kādā sakarā? Pasties. What is this, man? Crazy, var iet iekšā kokā. Nē, Dāvid, nē, pazudīs. Nē, come back. Un pēkšņi zari aizvarās ciet. Čau.
Tagad ir arī netīrs ļoti. Nē. Tev to savu sviedraino, vai garu šito pusītot. Mēs esam atbraukuši uz tirgu. Šī ir mūsu otrā ceļojuma diena, un man stāvoklī esot reāli piepam par rokām pirksti, izstāst pēc mazām sardelēm. Man reāli nestāv ne kājas, ne vēders, nekādā veidā nejūtos, ka es būtu stāvoklī, bet tie pirksti šodien ir vienkārši milzīgi. Ļoti daudz cilvēki, pārsvarā tikai vietējie, rekam kaut ko pārdod, un dzīve notiek. Te ir baigais hauss, vienkārši visi bļaustās kaut ko pārdod, mēs te ejam cauri vienīgie turisti, cauri visam. Man te ļoti patīk, ja tu esi Šrilankā, obligāti atbrauc uz kādu tirgu? Petah tirgu. Jo te vienkārši ir kaut kāds ārprāts, pilns turistiem, kā jūs jau redzējāt tajā, turisti nav šeit, pilns ar vietējiem. Mašīnas spraucās cauri, tuk-tuk spraucās cauri. Skuvekli pārdod arī. Skuveklis kādam varbūt vajag pilnu tuk-tukiem, visi pīpina, visi kaut ko ņemās, visi lien virsū. Ļoti jauki cilvēki. Tā kā ļoti tāda forša pieredze. Vietējais autobus. Šī ir laba iespēja mācīties, neņemt lietas pie sirds, jo tev visi te pīpina, grūstās virsū, bet beigās visi pasmaidz tev un tu pasmaidz viņiem. Dāvids pirks mandarīnas, auglīšus var nopirkt. Nopirku čīviņas, nokaulējām no cik eiro? No 10 eiro uz 6, ja? Jā. Super, iešu uz jūru ar tādu. Man tagad ir šitās sandalītes, ja? Bet ar viņām uz jūru pa smiltīm ir kā ir. Kas tas ir, saķīti? Šī porcija maksā 4 eiro, ja? Lūdzu, paskatieties, mana plauksta un ēdiens. Un tad Dāvidam ir kaut kāds viņu nacionālais ēdiens, kā to sauc, tu zini? Nezinu, 7 eiro. Un tāda mēs ēdam, un šī ir mazā porcija, 2 eiro. Ļoti krēmīgs, bet pusi apēdas gandrīz vai. Rekur mēs atradām ļoti interesantu māju. Patīk. Un rekur mēs arī atradām draugu. Every year, 8 months we have the sun. 8 months? 8 months. Wow, we 4 have months rainy. 3 months 3 maximum. Yeah. Braucam mājās. Labrīt, 20 minūtes atpakaļ atvēru acis un nu jau esam 10 olu omleti. Šeit mums jau viss cepās. Rekur ir Dāvidam, šī Dāvidam, šī man, šī Tomam. Un šī Rebekai un Rovijai. Šajās mājās mēs palikām 2 naktis, tagad dodamies prom. Mēs esam Kolombā un tagad mēs brauksim uz kurieni? Uz Beligamu. Un Beligamu. Skats pa logu bija super, šeit viss bija super. Esam viesnīcā Blue Ocean. Maksāja 70 eiro uz nakti un te bija 3 istabiņas. Tā kā sanāca no ģimenes 35 eiro. Очень great. Mēs esam tagad Beligamā, jā? Jā, Beligama. Tur jāpaņem mantas. Priecīgs Nātans. Jāgāp ārā. Puiši nes mantas. Izskatās pagaidām baigi forši. Tātad šeit ir ieeja un lielā istaba. Sako man. Tālāk ir Nātans. Un guļam istaba numur 1. Šeit ir virtuve. Guļam istaba numur 2. Ļoti skaista. Un arī vans istaba. Vīs istabu māja. Uz 5 naktīm. Kas tad tur? Wow! Šeit ir ēdamzona, kur mēs ēdīsim tās garšīgās brokastītes. Arī pagalms. Ir arī pagalmā čilspots. Diemžēl šajā mājā nav baseina. Māja uz nakti maksāja laikam arī 70 eiro, ja? Kaut kā tā bija. Mēs dzīvojam blakus okeānam, kur var sērfot. Visi sērfos, es ne, jo I'm pregnantas. Toms saka, ka bija dārgāk nekā 70 eiro par nakti, bet neviens nezina. Es arī mīnu, ka dārgāk. Jā? Tas ir mans minējums. Malacis daudz. Mans pēdējais maizes gabaliņš avokado ar tomātiņu, bija arī oliņa. Un tagad mēs dosimies uz pludmali. Tiekamies vēlāk. Jā, un mēs tur pie pludmales arī domājam īrēt tuk-tuku. Tu jau redzēsi, cik tas viegli, cik grūti, cik maksā. Vai ne, Romīt? Iesi pēc tuk-tukā. Rekā mēs vakar ēdām kaut kāds interesants ēdienus. Arī pafučējāmies pie pludmalītes. Un Dāvids pirmo reizi brauc ar sērfu dēli. Tot visu var atrast manā Instagramā, highlightā Šri Lanka. Dāvids man liek vilkt cepu. Kā jums liekas? Tas ir normāli vai nav?
Jā, ārā 31 grāds, 9 UV indeks, es domāju, ka jā. Vakar, pieņemsim, mēs pasūtījām ēdienu vakariņās, un iedomājieties, mums 2 stundas taisīja, lai gan rādīja, ka pēc 20 minūtēm būs mums taisīja 2 stundas, un pēc 2 stundām mums atcēla orderi, jo nebija, kas piegādā. Tā kā tas liekas tik dīvaini, ka viņiem tā galīgi neviens neved neko. Nu, tik smuki, nu. Pick me. Lūdzu, pastāstiet, cik ir grādi? 31 grāds. Wow, un kā jūs jūtaties 31 grādā? Brīnišķīgi. Esam ieradušies pludmalē, kur jau kaut ko pārdod. Wow! Smuki! Pirmais, ko es izdarīju, es sasmērēju punci. Re, kur mums tur ir tāds čilskotiņš. Es jau pasūtīju fruit salad un gaidu. Re, kur mani fruit salad maksāja 3 eiro jūras krastā. Un Romsa fonā guļ. Ko mēs ēdīsim? Mēs ēdīsim dārzenīšus, visus tur īsus. Ļoti lieli, skaisti viņi. Ik pa laikam uznāk tāds milzis. Gaidījām ēdienu stundu 15, mums ir īsi un 4 vistas gabaliņi. Mēs pasūtījām ēdienu, Lība 3 reizes, nu labi, 10 reizes teica, galvenais neesmu, galvenais, lai nav pipari. Un kad atnāca ēdiens, kas tur bija, pastāst? Gan čili, gan pipari, gan vienkārši svila mute. Ideāli, tieši visu, ko prasīja, tieši to arī visu neiedēva. Tā kā, nu jā, šeit diezgan traki ir ar to ēdienu, tāpēc mēs vienkārši tagad ēdam rīsus. Un Toms pasūtīja ko? Es pasūtīju chicken rice curry, un man atnāca chicken rice tikai. Ir kā ir ar to servisu, tāpēc varbūt jāsūt tieši no Uber Eats vai kā, tā kā paši skatāties līdzi, bet baigi labi, jā. Sieva nav apmierināta, vai ne? Tagad jau labāk paliek. Paskatāmies, kas glīvojas galvas. Kas tur ir? Smiltis. Forši izmeta skailo bruņu rupučus visu laiku ārā, te. Iedīgs te viņiem kopā parāda. Eubus varētu jūs paņemt līdzi, pamēģināsim. Ļoti skaisti. Es nezinu, vai es teicu, bet mēs esam Coconut Beach. Un te ir lieliski vidi. Čau! Rekord, Repsen ies sērpot. Daudz jau fotografē. Atbraucām tagad uz citu pludmali, kuru sauc Velingama! Un te var sērfot, ir daudz tādas mājiņas, un te ir tie viļņi, kuri ir priekš sērfošanas, domāju. Wow! Esot banāniem 29 šķirnes. 5 litriem jāliek ir kur? Leduskapī. Augsts ūdentiņš perfekti. Un es arī, protams, sadedzis nedaudz esmu. Uzliku 60 šo ten FPS. SPBDS un kas bija? Un viņš sadegā. Kā katru gadu. Šāds izskatās gala produkts, manuprāt, nu vienkārši. Kā? 10. Priecīgi jūs esat? Nevar būt nepriecīgi, ja šī tāds šķiras, ja? Piecēlos jau 8:10, lai visiem sataisītu daudz pankūkas. Mans mērķis ir uzcept ļoti daudz pankūkas. Re, kur vēl ir mīkli, te cepās, un te jau ir diezgan daudz. Bet man vajag ļoti daudz. Mēs aizmirsām nofilmēt mūsu skaistās brokastis, kā mēs ārā sēdējām, visi forši priecājāmies. Jā, mēs aizmirsām. Futbols! Tagad mēs spēlējam futbolu, jā. Meita šorīt ļoti spārdījās, sēdās brokastīs, iebiezināja to pienu, un tad satrakojās no cukura, gan jau bija ļoti forši. Un tagad mēs brauksim uz kurieni? Cepties. Mēs jau esam sarkani, bet brauksim vēlreiz cepties. Mēs esam ļoti gudri, bet esam iezīķējies visu bāzi, bet šā vai tā. Kas būs? Nu, būs sarkans, nu? Krabuntīs. Gaidam taksi un cerams, ka šodien dabūsim mūsu tuktuks, lai paši varam braukt. Bet ko mēs sapratām, ka tas tuktuks laikam nav vienkārši tā kā tāds rolleris, bet tas tā kā motociklis vairāk to jāpārslēdz, tas sajūgs un viss tās tā kā būs, nebūs, let's go mī. Toms, kur viņš ir? Darba sapulce. Perfekti, ideāli, te, kur vēl okeāns. Godīgi sakot, nezināju, ka mēs brauksim uz šeieni, tāpēc es vispār nesapucējos, jo man teica, mēs brauksim uz pludmali. Bet šī nav pludmali, šis ir apskats objekts, vienīgais, kuru es zināju no Šrilankas, jo es plānošanā esmu 0. Es visiem saku, es varu braukt ar jums, bet es neko neplānošu, es nemāku, negribu, man nepatīk. Es varu uzcept pankūkus, olas, omleti. Mēs redzam ķirzi. Dabūju lielu Reku ķirzi. Kur maziņa ķirzes. Pietupies. Lizardu?
Galvenais, ka viņi nāk pretī. Jā, vai ne? Mēs visi ejam tālāk uz tuktuku, bet sieva vienīgā nevar nocēsties, viņai kārsta 31 grāds, te ir opiņā. Nu, iemeties! Man ir baile! Kāpēc? Man ir dzīvis, es redzēju, es neiešu. Nu, bet apgulies, lai tas mums saaugstinies. Vai pēdiņas vismaz, ja? Man ir baile no zivīm. Jābrauc ir uz pludmalu un mēs 5 vienā mēģināsim salīst. Tas ir legāli? Protams, ka ne. Ir labi jums? Jā. Super! Šrilangā vietēji jādara rokā, un es tagad daru tieši to pašu. Jo savādāk grūti nolobīt un ņemt to dakšu un ēst. Tāpēc vienkārši mausam visu ar rokām. Latvija arī tā darīs? Nē. Baudam dzīvi, cerams meitai patīk lēkāt pa viļņiem. Es punci nelieku pie viļņiem, es tikai ar muguru. Paskatieties, cik skaistas bildītes mums sanāca. Mēs ēdam šādā namiņā. Mums ir chicken taco, mums ir parādītās. Mums ir chicken sotu. Tradicionālais ēdiens. Nu, testēsim. Jūdeņi. Spēlējās, draugi. Ai, ku jauki. Jūdeņi. Romijai ļoti patīk daudz. Kā var nepatīk daudz? Es teicu, ka man piepām pa pirksti. Tā vairs nav bijis kopš tās dienas. Man rekur iekodots mājās, tepat sēžot. Iedomājieties? Traki. Iedomājieties. Tagad mēs dosimies pakaļ mūsu tuktukiem. Katrai ģimenītei būs viens tuktuks. Īra dienā 15 eiro. Un vēl vajag Latvijā nokārtot tā kā vispasaules tiesības, ja? Startautiskās tiesības. Tās var vienkārši nopirkt CSDD par 20 eiro. Un tad atbraucot uz šejieni, tās vajag reģistrēt tuktuku īres vietā vai kaut kādā, kas arī maksā 50 eiro. Viņiem tagad māca, kā braukt ar tuktuku. Second, third, fourth. Tagad Dāvids trenējās. Tagad Toms ies trenēties ar to melno tuktuku. Krūti? Nē, ātri pierod. Bet uz pirmo ir kā tā. Nē, nu pirmais, jā, ka to smadzenēm jāsaslēdzās, bet tu saproti, ka mašīnā ir tāpat līdzīga, bišķi jāatlaiž sajūgsla, lai jādod gāzi, un tā arī aiziet. Nu, malicis. Un tas, ka vēl jāatcerās, ka pa kreiso pusi jābrauc ir. Oi. Bet safe. Mums ļoti patīk ar meitiņu. Es tikko sapratu, ka mēs esam divas meitenes vienā. Man šovakar ļoti sagribējās auglīšus. Mēs noteikti ņemsim ananāsu, mango un watermeloni. Te ir ļoti daudz visu kā. Paskatieties, cik te daudz mango, ananāsi, papāja. Paņēmām 2 arbūziņus, rekur pineapple, 3 mango un 3 sarganos banānus. Tūlīt pateiksim, cik tas maksā. Un mums uzdāvināja 2 banānus. 18 eiro. 18 eiro mēs samaksājām. Man likās, ka vajadzēs 10 maks. Es uzcepu pankūkas. Un es sagriezu un nomizoju auglīšus. Un rekur ir mūsu rezultāts. Pulkstens ir 8:15. Un šis ir mūsu šīs dienas gardaviņš, jo šodien mums nebija nekā garšīga. Tad šis ir tas. Labrīt! Tikko Dāvids bija kur? Sērfot, un pat bija instruktors, tā bija dāvana Tomam dzimšanas dienā. Baudīja arī Dāvids. Es arī baudīju kopējo dāvanu. Bet jā, mēs nedāvinājam to dāvanu. Dienā sveicam tevi. Nē. Tā vēl nav dzimšanas diena. Nē, bet tevi, jo tev arī dzimšanas diena, tev bija dāvana. Viņam būs jūlijā, jā. Pēc pusgada viss kārtībā. Jā. Tomam parīt būs. Kāda sajūta, ka tev parīt būs dzimšanas diena? Kāds tāds mašas kā vakar, šodien un rīt. Jā, labi. Repsītī, kā gāja ar instruktoru? Bija ļoti forši, labāk nekā mums pašiem. Sanāca, jā? Sanāca vairāk nekā citas reizes, bet šodien bija arī labāk viļņi. Super! Mēs tagad braucam ar tuktuku uz nākamajām naktsmītnēm. Salikām mūsu mantiņas šeit tuktukā. Dāvids šoferis. Halo! Viņi visi te brauc tā kā trakie. Tā kā pilnīgi traki. Viss labi. Sēžu ar savu punci. Labrīt, mēs esam jaunās mājās. Es Instagramā teicu, ka maksā 70 eiro uz nakti, bet mēs tomēr paskatījāmies. Iedomājieties, 52 eiro uz nakti. Tā kā es Instagramā samanījusies, bet jūs zinat. Kur ir ārā, kur var paēst. Un 52 eiro par nakti sadalot uz 2 ģimenēm, tas vispār ir nenormāli lēti.
dodamies iekšā. Re, kur ir pirmais stāvs. 3 guļamistabu māja. Re, kur ir virtuve. Tagad dodamies uz otro stāvu. Tur ir vēl viena guļamistaba, tur mēs guļam. Un re, kur skats pa balkonu. Vienkārši brīnišķīgi. Visu laiku ir ļoti karsti, un man ir tā, ka es nevaru daudz atpūsties, jo man nepatīk daudz atpūsties. Tāpēc man gribas kaut ko darīt. Bet ja visu laiku ir nenormāli karsti, tad tā produktivitāte pazeminās, ja? Tātad reku mūsu guļamistaba. Baldahīns ir, lai ķirzakas neielien. Rekur mans istaba, visi mūsu kreviņi. Un rekur līvlī uzac un skrops augšanas serums. To es izmantoju katru vakaru, gan skropstām, gan uzacīm, lai būtu garākas, tumšākas, biezākas. Tā kā arī vēlēs doties livelycosmetics.com mājaslapā. Mēs esam atbraukuši uz Silent Beach. Tikko šeit paēdām, jo, ja tu ēd, tad tu vari pa brīvu gulēt šajos krēslos. Un maksāja 10 eiro garnelītes. Nebija īsti garšīgi, bet vismaz mums pa brīvu krēsli. Nu, maucam. Rekar esam klāt. Es sāku raudāt šodien no tā, ka man vajag kustību, man vajag kaut ko darīt. Un apcieši uzreiz atpūt man uz sporta zāli. Es esmu tagad tik laimīgi kā atbrauc. Super. Man patika? Nākšu vēl. Un ko tagad? Tagad iesim ēst. Pabarot. Meitu. Un mani. Pārskatieties, kur Dāvids mani atveda vakariņās. Cik es esmu laimīga! Es esmu dabūjusi sportu, es esmu restorānā ar Sīvju, un sieviete ir priecīga, es teikšu tā. Tu ir malacis. Izdarīt. Labrīt. Labrīt. Sveiki. Mēs brauksim uz safari. Ieņem labāko vietu. Man tieši liekas, ka sliktāko vajag ieņemt, lai bērniem labāk. Mēs esam atbraukuši pie ziloņa. Viņa pateica, ka ziloņa tēva uztais bērnu, viņa lasās projām, un ziloņa mātītes paliek ar bērniem, tāpēc viņa turās baros. Mums patīk visiem? Jā. Wow. Braucām un satikām ko? Ziloni! What? Ceļu bloķēja gan rītā. Tik labi. Ja tu neesi pārliecināts šoferis, tad nekad nebrauc ar tuktuku uz Ellu, jo visu laiku ir tāds kalnains ceļš, un tas tuktuks nāpi tā kā velk, un tev visu laiku vajag tā kā pagriezties, riktīgiem pagriezieniem pretī nāk mašīnas, tev riktīgi vajag gāzēt, bet nedrīkst noslāpt, un šausmas ir bailīgi tiešām. Atstājām tuktuku uz kalna augšā, jo 10 minūtes ejam pa šitā ceļu. Mantas paņēmām, bet tur esot kafejnīca. Mēs nezinājām, ka viņa būs. Kurš tu vispār nāk paskatīt? Kā tev patika? Dāvids vienkārši tā mūs iznes cauri. Dāvids. Viņš domāja, ka būs kalnā uzreiz kafejnīca, un tā viņš uztaisīja prēnku. Mums bija jāiet 10 minūtes lejā no kalna. Mums tagad būs jāiet vēl 10 minūtes augšā kalnā. Nē, Tom, atpakaļ mums jāiet 20. Ēst var dabūt un skats toties kāds. Wow! Un neviens nezināja, ka nevarat tuktuku uzbraukt, vai ne? Neviens. Pa 4 eiro, jā? Ļoti labi, pasties tādā lapā vēl īpašā. Ļoti labi, man pa 3 eiro. Atskatieties, kā es pārēdos. Es tāds, ka es esmu pregnanta. Laipni lūgti mūsu nākamajās naktsmītnēs par 17 eiro no ģimenes, kopā 34 eiro par nakti. Tātad šī ir mūsu lielā istaba. Šeit ir toalete, pilnīgi zila, bet nav tā sliktākā. Vakar braucām ar tuktuku 4,5 stundas un nenormāli daudz putekļu degunā. Šeit ir guļamistaba ar 3 gultām. Tad mēs tālāk dodamies uz mūsu guļamistabu. 2 gultas ļoti labi, ejam tālāk. Tātad, mums ir, kur mēs varam pārēst. Bet mēs neēdīsim, mēs brauksim pusdienās. Pastāst par šīto. Pirmā nakts pavadīta šeit ir laba, gulta bija ērta, un tagad brauksim brokastīs, jo šeit mēs nevēlamies tajā istabā ēst brokastis. Nē. Avokādo toast. Smūtī bļoda, avokādo tosts. Nūdeles ar vistu. 4 šolas un dārznīšu maizi un baigi labi. Fresh salad. Tā tūlīt mēs ejam pirmajā pārgājienā.
Sveiki! Es uzvilku botas. Un Toms Labdien! cenšas sataisīt Romī liks tur uz muguras. Jā, Romīti kaut ko. Es nezinu, kā viņi tur izskatīs beigās, bet kaut kur viņi liks. Jā. Nu, mums jāiet ir pusotru stundu laikam. Grūtniece gatava? Jā! Botas vai šļopkas? Es atstāju šļopkas, jo man botām ir tikai garās zeķis līdzi un es saprotu, ka būs baigi karsti. Bet Dāvids tā kā izmešķīja kāju, ne, bet sasita pirkstus, tad viņiem labāk botās. Nu, ir! Ir labi? Romī tā kā ir. Patīk? Vai ērti? Ērti tev? Iesim staigāties, jā? Esam gatavi. Esam gatavi! Un šeit aug rīsi, kurus mēs pēc tam ēdam Latvijā. Mums būs pirmais ekstrēmais šķērslis. Tik ekstrēms, ej tu nost. Nu, to ar puncīti varēs? Kaņēšana. Ar kokiem rokā. Viens pārēc. Jā. Ļoti labi. Likās būs vieglāk, ne? Nu, ir labi tāpatās. Cik mēs šitā ilgi jau? Kādas 20 minūtes šitā noteikti jau ir šitajā stāvā. Šitā, bet vispār mēs ejam jau kādu stundu. Dāvid, lūdzu, iedod savu. Mēs esam sasnieguši mūsu galamērķi. Šis saucās Ella Rock. Kad uzkāpj augšā, tad ir jāsamaksā no personas 3,50, kas, nu, nebija plānā, bet labi. Ļoti skaisti. Ļoti. Nu, labrīt, ārā līdz lietas, mēs esam Šrilankā. Labrīt, ārā līdz lietas, mēs esam Šrilankā. Labrīt, ārā līdz lietas, un mēs esam Šrilankā. Toms saka, ir redzams zils mākonis, tā kā tūlītās būs viss kārtībā. Un zilu mākoni viņš saka, ka tās skaidrs debesis. Jā, tieši tā. Vai zinājāt? Tagad zināsiet. Diezgan labi balss. Nē, ļoti labi. Nav slikti. Kā jūs rādio visās dziesmās. Bez autotuna, bez nekā. Mēs esam ieradušies uz šodienas pirmo apskats objektu Nine Arch Bridge. Patīk? Ļoti labi, jā, bet tikai dilēm tagad vai iet lejā vai neiet lejā. Tur diezgan tālu. Vajag noiet. Bet Es saku, laikam, ka vajag vajag. Tu noiet. pats teici, ka tu neiesi. Tāpēc, ka man ir bērni, sapratu, jums nav bērni. Parād, kā tur būs lejā. Rekortieši vilciens atbrauc, nezinu, vai var redzēt. Mēs safučējāmies. Mēs to izdarījām. Jē! Īstenībā bija kaut 5 minūšu kāpiens, tā kā, nu. Vispār easy. Wow! Dialuma! Ūdenskritums. Wow, kur mēs tagad ejam? Es nezinu. Mēs ejam augšā pašā, tūlītās nākamais kadrs, varbūt kā mēs ejam, vai arī kā mēs tur būsim. Un tur mēs peldēsim. Cool. Cik tā ilgi mēs jau ejam? Pusstundu un tūlīt būsim klāt. Tā, nu esam gandrīz klāt. Esam klāt! Tad mēs gribam tur vēl zemāk pie pašas maliņas tikt. Mēģināsim. Mums visu laiku liekas, ka mēs esam klāt, bet mēs neesam. Jo pirms tam mums likās, ka mēs esam, bet mēs nebijām. Tagad mums liekas, ka mēs esam, bet varbūt mēs vēl neesam. Nu ko, mēs to esam izdarījuši. Ļoti skaisti! Atceraties to ūdenskritumu, kur redzējāt, mēs esam tagad paši augšā. Ko? Tas diezgan crazy, ka tieši rekur te ir tas ūdenskritums. Hei! Piespiedu, sieva arī nākt uz pašu augšgalu nopeldēties. Viņa negrib jau augsti, bet ja jau mēs tik augsti esam, Te ir ļoti augsts ūdens. nu jā, bet tīrs, jumais tu dzert viņu var. Jā? Laikam mēs, jā. Viena no skaistākajām vietām, kādā esmu bijusi! Labrīt! Labākais ceļš pasaulē! Nāpi varam tikt ārā! Vienkārši visi pļaustās, kaut ko mainās. Esam laikam tirgu tikuši. Dodamies uz tēju plantācijas, ko? Ekskursiju. Ekskursiju, jā, uz arī kā ražot, kā viņi ražo tēju, mēs redzēsim paši, palasīsim. Rekurums iedeva šādus groziņus. Un ko mēs darīsim? Lasīsim tēju, tikai kāds viņu paņem un met tajā grozā. Nu, tūlīt tās redzēs, kā sanāk. Katru dienu šajos laukos 150 sievietes vāc tēju. Un viena sieviete dienā ar savām rokām savāc 20 kg tējas lapu. Šī laikam ir tā tēja, ja? Un tad šā viņas met iekšā.
Izstāst ļoti Nē, tā paraudzīgi. noteikti neviens nedara. Mums tikko paskaidroja, kā tu nopildi to tēju un šitā tu met iekšā. Nē, tu nemet. Tu atlaidi virs galvas. Nē, virs galvas tu atlaidi. Kāpēc viņam atcerās? Vajag ievāc, vai salasīt 3 lapas. Mēs to tēju varēsim ņemt mājās? Nu, tev tu nepietiks, man liekas. Man nevajag. Esam iekšā tējas factory, tagad visi manu salasīto tēju metīsim šeit iekšā, jo šeit kaut kā gatavoto tēju, kā es vēl nezinu. Mēnesī 25,000 kg tējas ir gatavā versijā sažuvušas, sakaltātas, lai tos pārdotu, un 80% tiek izplatītas citām valstīm, to skaitā arī Liptons no viņiem nopērk tēju un pārdot to kā savējo. Un tagad mēs degustēsim tējas. Mēs šodien dzīvojamies visu dienu mājām, ārā līst lietus, mēs esam saguruši arī no vakardienas, jo mēs kaut kādas 4 stundas braucām tuktuku. Un šodien mēs atpūšamies pa mājām. Šeit ir mūsu māju skats. Manuprāt, vienkārši ideāls. Mēs te šodien sēdējām, ēdām. Ļoti, ļoti skaisti. Tur tējas lauki un tādi mākoņi. Viss garšo super, beidzot nav chicken noodles vai chicken fried rice. Jā, pietrūka kartupeļi. Bet ir chicken potatoes. Chicken potato. Jā, chicken, biezas, burgāns, kāposts, gurķis, kartupelis ar sviestu. Šodien mēs dodamies uz Ādams Pīti. Viss rajons skatās. Nu, lai skatās, tu aiziet. Aiziet, tu sveries. Kāpēc visi skatās? Tu viņu nekad ne... Tātad es gribēju nosvērties, jā, bet nekur nebija svāri, un tagad atradu pa 20, cik tas ir? 10 centi. Un es varu tik pat, cik pirms ceļojam. Jēj! Es teicu lieta liela. Nu, un šādi mēs kāpjam jau cik ilgi? Stunda ir, ne? Vairāk. Cik ir? Man sviedra acīs, var attaisīt acis. Ir karsti, mēs katrs nopirkām čupu, un mums vēl ļoti tālu jāiet. Ļoti tālu, paskaties. Tur. Un galvenais, ka vietējie visu laiku nāk lejā. Un augšā laikam ir kaut kāda svētā vieta viņiem būdas. Tāpēc viņi tur paši iet, bet reāli kurš vietējais grib pats iet 3 stundas augšā apkāpt. Ne jau mēs. Un tad mēs jau kaut kādus 2 kilometrus ejam. Un visu laiku ir veikali blakus. Visu laiku kaut ko pārdod, kaut kāds konfekts, kaut kādas čipšas, našķas. Un reku es parādīšu, mēģināšu parādīt. Reku tur augšā mums ir jātiek. Kāten kā ir? Rudi? Jā. Jā. Mašīnā. Jā, wow, es tikko Vienīgais dabūju. man nopirka. Pa 1 eiro. Romija, tev ir grūti vai nav? Ir? Ir tev grūti, jā? Jā. Tas ir viss, ja? Visi iepriekšējā video tāpat tad, kad pat nebija sācies grūtums. Jā. Vienkārši tik grūti. Man liekas, cik vien ir bijis grūti dzīvē. O tā. Bet tev patīk, ne? Man ļoti patīk, jā. Tas būs galvenais. Bet pastamies. Var redzēt, cik tu jau augsts esi uzkāpus? Jā, līdz kādu. Re, kur mākoņi, jā. Man bišķiņi ir... Vēl kilometrs, viņš teica. Nē, 500 metri. Mēs to izdarījām. Aiziet. Mēs reāli. 3,5 stundas, ne? Jā, un mēs esam pilnīgā mākonī, viss ir balts, mēs neko neredzam, un... Jā, ļoti laba kulminācija. Mēs nācām, un šis ir tas, ko mēs saņemam par 3,5 stundu ceļu. Bet tas atgādina, ka dzīvē nevienmēr viss būs kā gribās, vai ne? Jā. Galvenais, ka mēs to izdarījām, mums bija grūti, mēs kāpām, un mēs reāli to izdarījām. Iesakam pamēģināt 3,5 stundas pa kāpnēm augšā, vienkārši babāms. Un beigās nedabūt tā kā balvu. Jā. Super. 2 stundas lejā pa kalnu. Labrīt! Ir rīts pēc garā kāpiena, kā mums iet. Šitas ikrs sāp. Sāp kāši. Un šitas ikrs sāp, parādieties. Abi ikri tikai, nekas cits? Prasās brīvdiena. Vai ne? Prasās brīvdienās. Paskatieties, kur mēs esam atbraukuši. Un kā jūs jūtaties? Sāp, jā, šis ikrs un šis. Wow! Tev patīk? Man ļoti patīk paskatīties tiem akmeņiem, kā viņi tur visi ir salikti, un baigi episki izskatās, un tas ūdens krīt. Es vēl domāju, aiziet pāri varbūt pa akmeņiem. Baigā ideja. Šodien braucām 4 stundas ar tuktuku, esam jaunās naktsmītnēs pilsētā Candy. Tātad šeit ir baseins ar terasīti. Tad šeit iekšā ir lielā istaba, dīvāniņi. Un īsti nevar saprast šo viesnīcu, tas ir tā kā
it kā villa, bet tāpat laikā liekas kā numuriņi. Bet es jums parādīšu, kā izskatās. Re, kur ir osējā ar Dāvidu. Ļoti skaisti. Tad ir mācistaba. Arī super. Hai! Labdien! Mūsu rīts ir iesācies šādi. Bērni ārdās, Dāvids trenējās, Toms arī trenējās, jā. Mati brīnišķīgi. Bet tagad mums ir pusdiena, bet brokastu laiks. Mums bija olas, un tagad mums ir arbūs. Un mums visiem kas sāp? Kājiņas. Kājiņas. Mēs neviens nevaram paiet. Mums var. Nāk parāda, kā tikko nokāp no šitā ten. Šitā bija. Ļoti sāp ikri, nenormāli, jo mēs kāvām 2 stundas lejā no tā Ādama spīka un 4 augšā. Ilgākā 2? Augšā 3 bija iegods. Nē, augšā bija vairāks 100%. Tagad mēs uzfilmējām Lidlī sērumam reklāmiņu, jo mums tūlīt būs back in stock, jo mums bija beigušies visas kropstaukšanas sērumi. Viss sold out. Viss sold out, jo atsauksmes runā pašas par sevi. Uzfilmējām skaistu reklāmiņu. Es pirmo reizi uzliku kosmētiku šī ceļojuma laikā, sapucējos, iztaisnoju mātus, kuri jau pēc pusstundas atkal ir pilnīgi viļņaini. Uzvilku savu smuko kleitu. Un pēdējā laikā, man liekas, man ir ļoti liels vēders palicis. Un es jau 2 reizes šajā ceļojuma laikā raudāju, ka es esmu liela. Bet, neesmu jau arī tik liela, jā, bet, es esmu lielāka nekā es biju. Un man ir šoks, ir tīpaši ar šīm rociņām. Tīpaši, kad es tā stāvu, tāpēc jāstāv visu laiku tā. Vai arī vienkārši jāpieņem, ka tāda skaista esi stāvoklī, jā? Jā? Nē, es jau pieņemu. Nevis kaut kā jāstāv, lai neredz vai kā vai ko. Un šitie ten labi uzliek, kas? Paciņi 10 eiro. Jā, burgeri ēdam. Kā Sauž. Cik pulkstens? 6? 10,5, Normāli ēst? Parādi sev, burgeri. Man nav nekas jārāda. Kola. Kas te jums? To es jau dzeru visu dienu. Jā. Nopietni. Labrīt! Halo! Mēs esam tornī! Žēl, ka nevar tālāk izstiept to GoPro. Vakar ieradāmies mājās 11:00. Tagad pamostos no rīta, skatos, wow, cik smuki! Ka puiši peldās. Es šorīt filmēju, kā puiši ir pie baseina, tikmēr ienāca mūsu dzīvoklī šīs mājas īpašniece 9:40 no rīta. Tagad mums bija jāizrakstās 11:00, un es biju istabā, es vienkārši dzirdēju, ka kāds ienācis, tā kā paskatos, viņi stāv pie galda, un es tāda hello, viņi tāda hello. Viņi saka, ka viņi ir īpašniece, man tāds ok, forši, un viņi saka, tā kā, lai mēs slēdzam durvis ciet, ka kāds var nozagt mantas, jo mēs nebijām aizslēguši durvis. Un man bija tāds, labi, jā. Un tad es aizgāju pie pušiem uz baseinu, un tagad Tomam ir nozagti 800 eiro no viņa somiņas, kas stāvēja uz galda. Somiņa bija vaļā, un naudas nav. Un Toms jau 5 stundas tur skaidrojās, lejā skatās kamerā, ar to sievieti runā, kas ir īpašniece. Tā kā viņa saka, viņa neko nezina, kamerās arī īsti neko neredz, kā vien, kad tā sieviete ienāk pirmajā stāvā šajā mājā. Un neko nevar izdarīt, tagad izsauc policiju, bet ko policija izdarīs, tā kā ja tā sieviete saka, ka viņa to nedarīja, kamerās nekas nav tā kā saskatāms, bet 800 eiro ir pazuduši. Un kāda iespēja, ka kāds cits tā kā ienāca šeit un nozaga to naudu? 800 eiro ir gone. Bet, viņi ir nozagti Tomam, bet mēs Dāvidu izlēmām, ka viņi ir nozagti mums visiem. Tāpēc kaut kā izdomāsim sadalīt šo naudu, bet ļoti žēl. Vienkārši stulba situācija. Labrīt, esam jaunajā mājā. Vakar visu dienu nosēdējām iepriekšējā, jo tur Tomam nozaga naudu. Arī pēc tam braucām 3,5 stundas ar tuktuku pa tumsu naktī. Bet, bija tā vērts, jo esam tādā baigi smukā vietā.
Tūlīt parādīšu. Wow! Tas ir mūsu lievenis, dārziņš. Tagad atpūtīsimies. Tomam neviens naudu neatdeva. Tiek izsaukta policija. Uzrakstīja iesniegumu, bet neko nevar padarīt. Kur kameleons, mums bija vāberi, kuri skrēja, mums bija liela ķirzaka pie koka. Jau šitas tik labs. Un viņi ir zaļi nomaskējusies. Reku puiši atpūšās. Sākumā Dāvids spēlējās ar bērniem, bet tad atnāca Toms spēlēties ar Dāvidu. Un bērni skatās. Es atpūšos, uzkāpu tikos bites, man sāp kāja. Labdien, laipni lūdzam iekšā. Šeit ir pirmais stāvs, šeit ir mūsu guļamistaba. Izbaigi smuki. Sērumiņa izstāsts šajā vanstabā ļoti labi. Hei, mēs dodamies uz masāžu, kura maksā 12 eiro stundā un 18 eiro pusotra stunda. Dāvids vakar atradēs, jau te vakar biju, tāpēc es gribēju atgriezties. Hello! Sabijam kopā mums. Dodamies masēties. Atnācām paēst, es paņēmu jumbo prawns. Es nezinu, kas tas tāds ir, bet Dāvids teica, ka tās būs baigi labas. Jumbo garnava, pēc liela garnava. Nu, Es milzīgi. nekad neesmu redzējis tik liela garnava. Wow. Un divas tādas. Jā, šis maksā 23 eiro, diezgan dārgi. Jauna diena, tas pats outfits. Tikko šeit bija uztaisīt nagus. Šādus vīriņš arī atbrauc, lai varētu samaksāt par šiem nagiem. 23 eiro. Man ļoti patīk. Zilī. Kur mēs tagad braucam? Pie bruņurupčiem. Jej! Sveiki! Cik skaisti! Wow! Te ir tādi lielie. Un mēs pēc tam laikam paņemsim mazo bruņurupucīti un tad izlaidīsim okeānā. Rekur Dāvids dabūja jau baby turtle. Viņš baigi spīrinās, viņš grib tikt vaļā. Laidīs okeānā. Rekur mājas viņam. Aww. Hier. Rekur mums te viņš jāliek un viņš pats tiks iekšā. Skatamies. Viņš jau zina, viņam tur jāiet, ne? Aiziet. Skrien Forest. Cik jauki! Mēs no šitāda. Liekam! Izaugs par 200 kg milzeni. Viņš ir ļoti jauks. Ļoti jauks, jā, bet arī spēcīgs. Viņš tā spirinājās, ka bija grūti noturēt. Teica, ka lielākais var būt 800 kg. Crazy. Šāds experience maksā no personas 10 eiro. Nu, un rekur 8. marta vakariņu vieta. Tieši tā. Labrīt, nāc jums parādīs villu, kur mēs paliekam 3 naktis. Šonakt ir pēdējā naktis šeit. Lūdzu, parādiet mums, kā te izskatās. Tātad šeit izstāst ļoti labi. Sāksim ar skatu. Vienkārši amazing. Palmas visur, tur govis ganās. Amazing. Jā, govis tāds zāles laiku. Šī ir it kā virtuve un, nezinu, šilspots ar mazu televizoru. Jā, uzmas, jā. Wow! Ej, tu nost! Kas pa skatu? Tas ir baseins. Mūsu rekur, ir 2 gultas, un mēs guļam katrs savā paviljonā. Nē, mēs vienmēr guļam vienā gultā, bet tā gulta ir nenormāli maza. Maza un Nu tā, ka 10 nenormāli. guļos. Un es pagājuši nakti pamodos un aizgāju citu gultu, un Dāvids šonakt pamodās un aizgāju citu gultu. Bet es ar tevi vienmēr gribu gulēt vienā Jā, gultā. tā ir, jā. Bet es gribēšu vienmēr. Protams, viņa ir maziņa. Un rekur ir vāncistaba. Rekur esmu es par punci, ja, kurš aug pa dienām. Reāli aug pa dienām. Un šorīt sēdu olas, arbūzu un tagad sēdu cepumus. Es gribu ēst cepumus. Šrilankā esam gandrīz mēnesi un tikko mūsos iebrauca rolleris un noskrāpēja tuktuku. Bet Dāvids reiz sazinājās ar to tuktuku rentalu. Un ko viņa teica? Viss kārtībā. Nieka maz skrāpīta, bet es nebiju vainīgs. Tas čāls bija vainīgs, viņš nestījās, pagrieza rolleri iekšā. Nu, jā. Es nebrīnos, ka tā notika. Tā kā es jau gaidīju visu ceļojumu. Labi, nē, es negaidīju. Es zināju, nē, vienkārši te visi brauc tā kā tādi trakie. Nu, kāda iespēja, ka tā varēja negadīties. Nē, nu, liela Dāvids ļoti labi brauc, bet, nu, labi, ka viss labi. Ejam ēst. Tātad palikušas pēdējās pilnās 3 dienas, un mēs esam... Jaunās mājās, lūdzu, nāciet apskatīt, kur mēs dzīvosim. Šeit ir swimming pool area. Very nice, very good.
Wow! Te, kur nofilmē vēlreiz lūdzu baseinu. Ļoti skaisti. Dodamies iekšā mājā. Māja. Nu, brīnišķīga, nu. Šeit var pārēst. Šeit var pasēdēt. Mēs jau sarunājam, ka mēs šovakar Šreku skatīsimies. Mēs skatāmies 2 reizes gadā. Labi, vien. Mums ļoti patīk Šreks. Paskatieties vēlreiz, cik ļoti skaisti. Tās terases durvis var attaisīt un iziet ārā. Dodamies uz guļamistabu. Guļamistaba arī ļoti skaista, estētiski, jā, lūdzu, nāciet. Paskatieties uz šo gultu, jā, tās ārkas tur ir izgrebtas, patīk, ārkas man patīk. Šeit arī no rīta pamodīsimies ar skatu, var attaisīt aizkarus, attaisīt arī šito, iziet ārā, Vanna mums ir, duša mums ir. Spogulis mums ir. Maksā 220 eiro par nakti, bet tā kā mēs tās atradām šodien, tad maksā 115 eiro apmēram par nakti, kas, manuprāt, ļoti laba cena. Bet es nezinu, vai tāpēc mēs dabūjām to atlaidi, bet vienkārši mēs dabūjām pēkšņi atlaidi 50% lētāk. Jā, varbūt tāpēc, kad ir tāds lietains laiks. Vakar rādīja Airbnb šito vietu par 200. Nu jā, varbūt es sapratu, ka lietains laiks, un tāpēc iedeva lētāk. Jo nav tā, kad skatāmies pēdējā, nu ne sagājā, bet nav tā, ka mēs skatāmies pēdējā dienā nav vispār pusi cenu. Pēdējās 3 dienas ir palikušas, jā. Un bišķiņ man personīgi jau tāds ir mentāli jau. Gribās apakaļ uz mājām, strādāt, darīt, darboties. Man ir tā, ka man arī gribās kaut ko darīt, bet es zinu, ka tā kā man ir bebis puncīte, es vairs nevarēšu tik daudz ko darīt. Bet bebis ir ļoti liels puncis, sprāksts, mēs tagad brauksim uz džimu, tāpēc es esmu tā interesanti saģērbusies, jo man nav šortu, man nav krekla, man tikai kleitas. Es dēdam šodien teicu, viņš apzinās, ka mēs esam Šrilankā, un mums vēderā ir mūsu pirmais bērns, meitiņa, un tā vairs nekad nebūs. Ka mums nav bērnu, ka mēs esam Šrilankā, ka Punci ir mūsu pirmais bērns. Ļoti, ļoti īpaši. Pēdējās 3 dienas arī pavadīsim divatā, trietā ar meitu šajā skaistajā vietiņā. Pastāst lūdzu, kā bija mēnesi braukt ar tuktuku? Izaicinoši, bet interesanti. Es teiktu, ka ir tā vērts, jo tu daudz redzi, tu esi daļa no satiksmes un vairāk piedzīvo, bet tajā pašā laikā, protams, ir izaicinoši grūti tur 3-4 stundas dienā braukt. Man personīgi tā aizdemē labāk patika rolleri, jo tad tu vismaz redzi arī visu, kas augšā notiek, tuktuks tā kā nogriež tādā acu līmenī to visu ceļu un tad neredz tik smukti, visu laiku jāliecās, jāskatās pa lodziņu. Bet, kad gāze, tad gan mums bija rekur viss ciet, viss aiztaisīt, jo mums nedēļa no vietas lija. Ja būtu rollerīts, tad mēs būtu čau kakao ar mantām. Jā, un ar Puncis arī negribēju rolleri. 2. reizi ceļojuma laikā esam džimā. Džims maksā 3 eiro no personas. Sapratu, ka es tādu īstu fondantu nekad neesmu taisījusi. Es taisījusi cupcake, tā kā formiņās, bet tas neskaitās. Bet šajā mājā es ieraudzīju fondantu trauciņus, tāpēc es izdomāju, ka mēs taisīsim fondantu. Man reāli izdevās. Paskatieties. Ir tieši tā kā vajag, bet es aizmirsu iesmērēt uz sviestu, tāpēc man viss pielipa, un tāpēc ir kājām gaisā un ir neglīti, bet rezultāts ir lielisks. Wow, izstāst pat labi. Tu šaubies? Nekad mūžā? Kādu atzīmi tu dod? 9. Kas pietrūkst līdz 10? Bišķi mazāk olu, vairāk šokolādu. Tu pats nopirki XL olas? Jā, sāku jā, svainīgs arī. Ļoti garšīgi, ļoti garšīgi. Pēc šķidri un labi un baigi labi. Pēdējā oficiālā diena Šrilankā mums ir iesākusies ļoti interesanti. Tātad. Baseinā ir skorpions. Sāksim ar pašu rītu, ja? Tātad vakarā pāvs mums gāze, ja? Un tur augšā uz elektrības vadiem pāvs čiloja. Un dzirdam pēkšņi tādu skaļu tums! Un abi redzējām, kā viņš nokrīt lejā, nomirst. Un tur viņš zālītē gulēja. Bet es redzu, ka bija lietus un slapšs un elektrība. Un viņš dabūja pa knaģiem un nomira. Un tad šorīt mēs ejam skatīties, suns atradis viņu. Iet pie viņa, mēs ejam skatīties. Jā, šis suns, šis suns. Ko viņš vispār darīja jautājums? Kā tu vispār te tiki? Un viņš te čilo, it kā tas būtu normāli, it kā viņš būtu vietējais. Un tad mēs aizjām skatīties uz to pāvi, un tur ir vienkārši 2 reizes lielāks par pāvi ķirzaka liela. Milzīgi pie pāvi. Šitādi vienkārši. Un tad suns viņu aizbiedēja. Super. Un tad mēs nākam uz baseinu un sieva paman skorpionu mūsu baseinā. Jūs redzat? Re, kur ir skorpions? Re, kur ir
Rīta loms, vaininieks, dabūjām, uzcepsim, pagaršosim. Es neērīšu. Nē. Tagad mums ir tāda aktivitāte, ka mēs skatāmies, kā ķirzaka ēd pāvi. Pāvu saķīt. Pāvi. Pasūtījām pusdienas un paskatoties, Dāvidi teica uzliks uz šķīvīšu un uztaisīja man sirsniņu. Viss ar rīsiem. Nu, tik jauki, nu. Un vēl gurķīši sagriez, un te ir mērcītas iekšā, sweet and sour. Un it kā no vienas puses mums visu laiku ir tāds, atkal tie rīsi, jā, ar vistu, jo, nu, tas ir populārākais ēdiens, ko tu var dabūt. Bet tagad mēs nebijām pāris dienas ēduši, un mums bija tāds, ko pusdienās rīsis ar vistu. Protams. Šodien dodamies uz lidostu, lai brauktu mājās. Domā. Paņēmām smūtīju, ļoti pankūks un reku draugi. Mājās! Jūs gatavi doties mājās? Mājās! Jā! Diemžēl mājās nebūs silti, bet mājās būs mājas. Mājas būs, tas pats galvenais. Šīs noteikti nebūs mājās. Diemžēl tāds pankūks nebūs. Un Dāvids arī nebūs mājās, jo kur tu brauksi? Snovot uz Austriju. Ot? Normāli. Pēdējais tuktuka brauciens. Nāri, tev patika ceļojumā? Jā. Kas tev vislabāk patika? Rupucīši! Rupucīši mazie. Māsi, tev patika ceļojumā? Es sapratu, rupucīši. Tev arī patika Viņa rupucīši? sabaidījās no rupucīšiem. Ai. Tev patika Viņa neko peldēties? nepaņēma. Peldēties patika? Jā. Jā? Man patika basēnā. Ļoti. Mani uzmita gaisā teica un es. Nu super. Brauc. Latvijā! 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 Atdodam tuktukus un mums jau atbrauc pakaļ mašīna. Brauksim uz lidostu. Visas ceļojuma mantas. Mums bija tikai 2 somas. Tuktuka īre dienā bija 15 eiro. Mēs esam lidostā, gaidām lidmašīnu un par 2 picām samaksājām 47 eiro. Nu, un re, kur mūsu piciņas? Tēk mute. Man Cik arī tu tā. samaksāji? Es samaksāju no savas naudas, Man no arī sava konta 64 eiro. Ko tu par to domā? Parād, ko tu domā? Ko jūs par to domājat? Vesipras. Tīs pīcas bija tik asas, ka tā kā es gan sāku raudāt no tā, kad samaksā tādu naudu un tev atnes tik asu picu. Kā jūties par 50 eiro picu? Labi, bišķi kasa, bet ok. Kāpēc tāds sasvītis slapš viss sējas Nē, nu viņa bija asa. Tu nevarēji izturēt? Apēd, pasties. Jā, pasties, tu riktīgi apēd. Tu reāli trešdaļa no pizzas palikusi uz šķīvi. Šī tik maize, un tad tur augšā bišķiņi ir toppings. Es tev baltmaize izstāstu, ka patīk man ēst daudz. Es nezinu, tu to man pasaki. Labi, vēršamies pie Līves. Ko tu? Es nerunāju jau kāds 10 minūtes ar nevienu. Kāpēc? Man ļoti... Bet šīs tukšs? Jā, man sāp vēders, man sāp rīkli. Kurš vēders? Šitais lielais? Jā, meita tagad ārdās. Viņa ir ļoti slikta. Varbūt viņai patīk asas Es lietas. esmu dusmīga, reāli. Sēžam gaidam, līdz mašīna kavējās par jau pusotru stundu. Mums vēl jāgaida, mēs sēžam. Dāvinam slikti no tās pizzas, man ir labi. Domam slikti. Gribu svēmt bišķīt, bet būs jau labi. Nē, tad tev nav slikti no pizzas? Nē. Vai labi? Tad jau pēc 3 minūtēm mēs izlidojam. Tā kā tiekās. O? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? I repeat, the new departure time is 11:30 p.m. Turkish Airlines Mēlī, apologies. viņi saka vēl Bet tas 30 ir departure. minūtes, bet būs ilgāk. Jā, tagad jau ir 11. Reāli viņi saka, pēc 30 minūtēm mēs izlidojam. Tas ir reāls mels. Kaut kādā nestrādājām. Tas ir mēls. Tas ir mels. Pilnīgs mels. Liels, melns mels. Esam lidmašīnā. Jālido vēl stunda 37 minūtes. Kopā bija 9 stundas. Un es tikko pamodos. Ir tik neforši gulēt sēdus. Kaitina. Kas nāzā, piti prožu nāziņā, požņā roni, cauri lapu lapā, citu atmā, Ļoti interesanti. Pēdējā lidmašīna un esam mājās.
skaties. Augstums, jā? Esam Latvijā! Latvijā! Reka Dāvids mums ar Tesliņu atbrauc pakaļ. Jums patika ceļojums? Tā, ļoti! Paldies, ka bijāt Tiekās kopā. nākamgad! Kā ceļojumu iesākām, tā ceļojumu nobeigsim Teslā. Dodamies mājās, un ko es varu teikt par Šrilanku? Skaista zeme, varbūt nav tik attīstīta turistiem, daži rajoni, tā kā pilsētas ir, bet ja tu vēlies visu Šrilanku apceļot, tad noteikti būs tāds kultūras šoks, jo tur priekš turistiem, nav necik padomāts. Un bija ļoti interesanta pieredze, ļoti interesants ceļojums. Man personīgi patika Taizeme labāk, bet Taizemē varbūt nav tik skaista daba, kā arī Taizemē ir vairāk tā kā priekš turistiem viss padomāts, tāpēc arī tu neredzēsi tik ļoti to īsto dzīvi, kādu var ieraudzīt Šrilankā. Un bija interesanti arī braukt ar tuktuku. Paldies Dāvidam, ka viņš atrada visas vietiņas, kura tā kā es burtiski necik nepieslēdzu smadzni, ne ko mēs darīsim, ne kur mēs ēdīsim, ne kur mēs paliksim. Es vienkārši biju viņam līdzi un čīkstēju. Tad tagad jāsaka, nē, tu nečīkstē vispār. Bet stāvoklī ceļot bija ļoti labi, ļoti forši, viss bija kārtībā, viss bija brīnišķīgi, bet, protams, ir emocionāli nogurdinošāk, jo tu nesā bērnu, tev emocijas ir daudz savādākas nekā tad, kad tev nav bērns vēdrā, kā arī, protams, ir smagāk, bet, manuprāt, es varēju visam pielāgoties un visam tik līdzi, sērfot gan es nevarēju. Bet bija brīnišķīgs ceļojums, bija forši, būt ar draugiem arī kopā un iepazīt vienam otru vairāk, jo, protams, būt kopā ar kādu mēnesi, tas ir visiem pārbaudījums, arī mūsu starpā visādi tur, nezinu, ne konflikti, bet vienkārši visādas diskusijas, var arī iemācīties iepazīt vienam otru vairāk, tāpēc mēs iesakam ceļot, jo tad tu iepazīsti otru vairāk, jo tu esi tādās situācijās, kādās varbūt tu ikdienā neesi aizejot uz rimčiku. Bet ļoti interesanti, ļoti forši, super, man patika ceļojums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Par to, cik mēs iztērējām naudiņu, to es vēl nezinu, bet es domāju, tāpat kā Taizemē, ap 500 000 tas viss kopā ar biļetēm. Un, jā, un tad vēl mūs apsaka visus. Tā kā plus tas vēl, un tūlīt esam mājās. Ārprāts, mēs būsim mājās tagad. Es tikko piebraucām pie mājām. Man nāk raudiens. Mēs to izdarījām. Es reāli raudu. Pagaidiet. Izspiet ātrā ārā. Es nevaru. Bet Līva ir baigais malcis, vienkārši esot stāvoklī, izceļot visu šo, izdarīt visu, kas tur notika, visi tie pārdzīvojumi. Paldies, tur esi malcis. Prieks bija pazīt. Tiekās. Tiekās. Paldies arī jums, ka bijāt ar mums kopā, lai jums viss forši. Tiekamies nākamajā YouTube video. Noteikti tiekamies Instagramā, storijos, rīlos, postos, TikTokā un Lilija kosmetikas mājaslapā. Un Instagramā. Un visur tiekamies, varbūt pat uz ielas. Čau!